7 beju bārā. Bet es gribu iepazināt ar cilvēku. Par viņu teikšu tā. Vai viņš tā teica? Šeit jau neko īsti nevar izdarīt. Šeit neko īsti nevar dabūt. Dabūt var visu tur ārā. Tas ir tur plašajā pasaulē. Viens cits kā Ernests Štābs. Aplausi! Es drīzāk aplaudētu Lijā un Ansim un Nefumo. Vajag organizēt tādas pasākumus biežāk. Mani sauc Ernests. Mana prezentācija ir melna. Es esmu savā ziņā tāds dark side, tāds Darth Vaders, kurai es aicinu uz tumšo pusi un stāstīšu par tiem sociālajiem mēdījiem un to tumšo planētu, kurai, man liekas, nebeidz cilvēku uzdot jautājumus, kā man tur būt un ko man tur darīt. Šitais strādā. Okay. Tātad, par ko mēs šodien parunāsim? Mēs parunāsim par to, kas ir sociālajie mēdīji, kādi ir potenciāli ieguvumi. Pastāstīšu arī nedaudz par komunikāciju pamatiem internetā, no savas pieredzes, no savu klientu pieredzes, un pieskaršos arī platformām konkrētām, un kādi ir kura plusi, kāda tur ir auditorija, un ko jūs tieši tur varat darīt. Par mani pašu. Man ir biznesa izglītība, bet pirmo dienu ārpus skolas esmu bijis interneta biznesā, kas man vienmēr ir saistījis. Tad kādu mirkli esmu strādājis ar dažādām aģentūrām un zīmoliem tiešā veidā, palīdzējis pievilkt to globālo stratēģiju internetā, palīdzēt izdomāt, ko tad varētu darīt, piemēram, alus internetā. Mums kā alumu, ko mēs varam sadarīt internetā, palīdzi. Tad es cenšos rast atbildes uz tādiem jautājumiem. Pēdējā laikā esmu aizgājis vairāk datu analīzes virzienā, palīdzu telekomunikāciju operatoriem atrast klientu segmentus priekšapmaksas kartēs, analizēju lielveikaliem grozus, atrodu grūtnieces pēc iepirkuma paterniem. Ir interesanti. Es saredzu tajā nākotni. Tad 2010. gadā es esot Somijā vinēju vienu pasākumu, kas bija International Young Creative Entrepreneurship 2010 Britu padomei, kas man deva lieliski iespēju vēl paceļot pa dažādām aģentūrām un jauniem internetu uzņēmumiem Lielbritānijā, aizbraukt uz Silīcija ieleju, kas ir tāda internetu uzņēmēju Holivuda. Viņi ir arī aptuveni tieši tādi pat, tur ir daudz visādas zvaigznes ar augstu paceltiem deguniem, kur patiesībā neko nezinu. Par jautājumiem. Es esmu patīkami pārsteigts, ka šodien jautājumi nāk kā no pārpilnības raga, jo parasti ar jautājumiem ir stipri čābīgi. Parasti vai ir kādi jautājumi, tad visi vienkārši klusē. Es pats centīšos ik pa laikam jūs bakstīt ar jā-nē jautājumiem, un ja es uzdošu jautājumu, uz kurus gaidīšu jā un pacels 4 rokas un paprasīšu, kurš to nedara un pacels vēl 3 rokas, tad man radīsies jautājums 3, ko pārējie domā, jo tad ir sajūta, ka neviens neklausās un nevienam nekas neinteresē. Statistika rāda, ka cilvēki biežāk nožēlo to, ko viņi nav izdarījuši, nekā to, ko viņi ir izdarījuši. Tātad, kas ir sociālajie mēdīji? Vispār es jūtos nevajag stāvot uz vietas šeit. Nākošais mikrofonu vajag. Nē. Visi labi ir, es tikšu galā. Tā pirmā lieta, ko parasti tiekoties ar klientiem, kas rodas tā sajūta, ir tas, ka viņš domā, ka tas sociālajie mēdīji ir kā tāda liela mašīna, un tev ir nepieciešams izlasīt tādu lielu rokas grāmatu, un tad, kad tu viņas izlasīsi to rokas grāmatu, tad tur var teikt, yes, beidzot es esmu gatavs tur iet iekšā un uzvarēt to cīņu, un tagad viss internets ir mans, the world is mine. Nē, tā gluži nav. Un tā problēma ir tā, ka mēdīji jau patiesībā nav sociāli. Cilvēki ir sociāli. Līdz ar to, kā jūs zinat no komunikācijas vienam ar otru, kuram ir bijusi komunikācija vienam ar otru? Redz, es teicu par tām 3-4 rokām, un kuram nav bijusi komunikācija vienam ar otru?
Un tad, ko tie pārējie domā? Nu, es taču teicu, ka tieši tā parasti notiek. Ok, mēs varam sākt no sākuma. Tātad, kuram ir bijusi komunikācija vienam ar otru? Jau labāk. Un to jau es saprotu. Tātad, kā jūs zināt, no komunikācijas vienam ar otru, dažreiz ir kaut kādas, tādas nesadarības, tādi jautājumi, nesapratni, kas ar to otro pusi tur notiek. Sociālajie mēdīji vai vispār interneta mēdīji kā tādi ir tieši tādi. Tikko tur ieslēdzās tā slavenā divvirzienu kustība, tā tur nav īsti pareizi ceļi, ir tikai tu kā cilvēks ekrāna šī pusē, kā tu tiec galā ar to cilvēku otrā ekrāna pusē. Un līdz ar to tur nav viens pareizs ceļš, bet tur drīzākais ir tava spēja izvēlēties mazāko no briesmām vai labāko, kuru tu vari iedomāties. Kāds ir potenciāls visā šī darīšanā? Potenciāls ir tas, ka jūs varat izpētīt tirgu, jo tur, kur cilvēki runā, viņi mēdz arī teikt, ka viņiem kaut kas nepatīk, vai viņiem kaut kas patīk, ka viņiem kaut ko vajag. Potenciāls arī ir tiešā pārdošana. Ja jums tā ir sagadījies, ka jūs mēdzat mājās vakaros sēdēt un pārtīt elektromotorus vai nodarboties kaut ko citu, jūs varat atrast noiet tirgu internetā, varbūt Etsy, varbūt eBayā vai Facebookā vai varbūt tajā mazajā elektromotoru mājaslapā, kurā atrodas Kazahstānā. Un mārketings tas visbiežāk, kurai jau prasa cilvēki, kā tad man pārdot to savu šteli, to mani pašu. Un, tur ieslēdzās tieši tie mārketinga kanāli par PR, komunikāciju un tādām lietām. Par pamatiem. Pamati internetu komunikācijā ir šis 3 stūris. Jums ir jāklausās, jums ir jārēģē, un tad jums ir jāmērādē. Klausīties nozīmē to, ka jūs saprotat, kas tur notiek. Reakcija ir tas, ka jūs iesaisties. Un tas, ko parasti palaiž garām, ja tie 2 iepriekšējie soļi ir izpildīti, tas, ka vajadzētu saprast, tas, ko es tikko izdarīju, vai tas bija kaut kā vērts, vai tas bija efektīvi vai nē. Un rezultātā mums rodas šī divvirziena kustība, par kurai man vienu brīdi likās, ka varbūt vajag pietiekt, vajag beigt runāt par to informācijas divvirzienu kustību, bet tad tiekoties ar cilvēkiem saprotu, vēl joprojām ir tā, ka nav līdz galam skaidrs par to, ka tev ir jāiesaistās sarunā, tu nevari kā apsardzes firma piesakot man un gaidīt, ka es sekošu atpakaļ un klausīšos, ko tu tur vervelē par to, ka tu apsardzes mašīna stāv kaut kur tur vai tur. Ir jāiesaistās sarunā. Jautājums vispār, vai apsardzes firmai vajadzētu būt. Ja man diezgan, man bija tāda interesanta sajūta, kad man piesako apsardzes firma, tad es domāju, ok, apsardzes firma, es. Tātad, klausīties. Klausīšanās mērķi ir 2. Pirmkārt, par ko cilvēki runā tieši jūsu kontekstā. Atgriezīsimies atpakaļ pie šī lieliskā piemēra par elektromotoru pārtīšanu. Kurš zina, kas ir elektromotors? Kurš nezina, kas ir elektromotors? Tā ir tāda veca štela, kur ir ar kādu metālu, es jau aizmirsu. Bet tur mēdz tā kā vadi pārdegt, un tad viņi vajag pārtīt. Un es zinu, ka uz Rīgas Liepājas šosei vienai mājai uz sienas stāv rakstīts pārtinam elektromotors. Vai klausīties un saprast, vai vispār kāds kaut kur internetā runā par tiem elektromotoriem? Ko viņi runā par tiem elektromotoriem? Un pats svarīgākais ir saprast, kas ir šie cilvēki, kas runā par elektromotoriem. Spēt nodefinēt un atrast to demogrāfiju, to auditoriju. Piemēram, ja jūs spējat savu auditoriju noreducēt līdz aptuveni mazām meitenēm, kurējās ir aizraujušās ar modes skatēm un viņām patīk brilles un šāds apģērbs, tas ir diezgan forši, ja jūs esat sapratuši šo savu gala lietotāju. Kurš zina, kas ir Sockbox? Diezgan maz vīriešu pacēla. Kurš nezina, kas ir Sockbox? Sockbox ir zeķu veikaliņš Rīgā. Maziņš, viena bodīte, vai man liekas, viņiem ir vairākas bodītes. Cik ir bodītes? 1, 2, 1. Brīvības ielā. Tas, kas ir interesanti, ka viņiem Twitterī ir aptuveni 2500 sekotāji.
wow. Nu, tāds mazbodīti, bet viņi ir atraduši auditoriju internetā, sapratuši, kāda ir tā komunikācija, kas tur ir nepieciešama, un aktīvi iesaistās šī sarunā. Viņi dažreiz pat dažu labu internetu gudru runātāju paķer uz zobu, kas ir forši. Nu, tā ir iesaistīšanās tajā komunikācijā. Tad, kad jūs esat tikuši galā ar to klausīšanos un sapratuši, tad vajadzētu tagad sākt runāt. Jūs beidzot zinat to savu auditoriju, jūs zinat viņas problēmas, kas viņai ir nepieciešams, un tad jūs esat tā kā sapratuši, pirmkārt jūs esat sapratuši, vai vispār vajag iesaistīties komunikācijā. Jo, būsim godīgi, elektromotoru pārtīšana nav tāda baiga sociālā aktivitāte, kur cilvēki tā kā pavada savu brīvo laiku Twitterī, Facebookā un taisa portāls, sēž fórumos un pārspriež blīvumu, kādā vajag pārtīt to elektromotoru. Līdz ar to tas, ko ir jāatcerās, un te es laikam nostājos pret lielu daļu sociālo mēdīju cilvēku, tas, ka nevienmēr visiem vajag būt tur. Ir lietas, kurām vienkārši just don't, un brīžiem man liekas tādas apsardzes firmai, ja tev nav ko teikt, ja tev nav kā man iesaistīt iekšā tajā dialogā, varbūt nevajag, nevajag tērēt laiku, enerģiju, mocīties tur kaut kādu izspiest pērli par apsardzes firmas biznesu, lai tevi pārčivinātu 200 cilvēki. Nevienmēr tas strādā. Tad ir piemērs Rīgas centrāla tirgus. Viņi ir atkoduši, ka diezgan daudz cilvēku stāsta par to, kā aizgāja uz tirgu, sapirkās visādas muļķības un gāja mājās, nevarēja panest, pilns maiss. Forši, tas ir stāsts. Un izrādās, ka tur ir auditorija, kurai tas interesē. Tāpatās viņi mēdz ik pa laikam pastāstīt, ka viņi izsviež ārā visus tur kaut kādas Ķīnas drēbju tirgotājus, lai dotu vietu sakņu tirgotājiem. Man patīk, es vairāk saknes pērku nekā Ķīnas precītes. Par saturu. Tātad saturs ir, ko komunicēt, varētu likties, wow, tumšs bildi, nezinu, ko teikt. Bet ir vairākas lietas un ir iespējams arī plānot. Un te parādās tāds, kad ir saturs, kas ir operatīvais un plānotais. Tas, kad jūs spējat sev, piemēram, uz mēnesi jūs nodefinēt, mums būs šādi te pasākumi. Piemēram, Rīgas centrāla tirgus zina, ka nāk lieldienas, tad mums kaut kas jāpastāsta par pulpoliem, par olām, par sīpolu mizām un tādām lietām. Tu vienkārši zini, ka tās lietas, kurajās tu pastāstīsi. Bet ir arī operatīvais, kur klausoties, un tas iepriekšējais solis, tu noķer kaut kādu pērli, kaut kādu domu un iesaisties diskusijā par to. Piemēram, man ir bijis, es neesmu spējis saņemt sev visās savās rokās, bet ir tāda doma, ka varētu tikt tajos zivju pagrabos iekšā. Maza ekskursija, tas man reāli interesē, bet tā būtu lieta, kur viņi uzreiz var iesaistīties un, wow, aizvedīsim Ernestu Ernestam, viņam 2000 sekotāji, varbūt viņš tur kaut ko čik. Tāds operatīvā reakcija uz lietām. Un pats galvenais beigās ir tas, kad jūs nomērat šīs komunikācijas efektivitāti. Un tā ir lieta, ko cilvēki mēdz nedarīt. Viņi tā kā, mēs tur pavadījām mēnesi, sarakstījām X tvītus, mums pievienojās Y sekotāji, Z mēs tur piesakojām tik cilvēkiem, vai mums uzrādījās tik draugi, vai mūsu blogā no meklēšanas atnāca tik. Why? Kāds ir tas īsti tad biznesa iegūms? Kas ir tie mērījumi, ko jūs esat uzstādījuši, tie kvalitatīvie mērījumi? Vai tās ir nopirktās preces, vai 4 klienti no mājaslapas piezvanīja, vai atnāca no Twitteru tik un tik cilvēki? Uzstādīt kvalitatīvos mērījumus. Un bieži vien ar šo pat ir jāsāk tas, kad jūs esat sapratuši, kas ir tās meitenes, un tad domājat, kā mēs varam nomērīt, cik mēs tās meitenes esam piesaistījuši, ievilkuši iekšā. Tad mērījumi, tas ir tas svarīgais. Tagad par platformām. Pirmo mēs visi zinām. Kurš nav draugiem LV? Nav draugiem LV. Turiet augšā rokas. Kurš no šiem cilvēkiem ir kādreiz tur bijis, bet vairāk nav? Jūs tad visi esat tur bijuši un vairāk neesat un turat rokas augšā. Tātad nolaižat rokas tie, kuriem vairs tur nav. Ok. Draugos ir visi. Un tā ir tāda viena, draugiem ir tāds, viņi ir tāda liela telefona grāmata. Un es zinu cilvēks, kas tur vairs neiet, bet kāpēc tu tur neej? Un kāpēc tu neesi izdzēsies? Tad, ja man kādu vajag atrast, es aizēju uz turienu, tad vienkārši tur atrod cilvēks.
Un tad vēl viens tāds interesants novērojums, ko es pārbaudu, un šī būs ļoti interesanta auditorija, jums te diezgan plaša demogrāfija un profesionālais loks. Kurš, atverot draugus, apskatās 2 lietas, vēstules un galerijas? Paceļ rokas. Kurš dara vēl kaut ko citu? Redz, tas savā ziņā parāda, ka tur ir tā, ka ļoti liels apjoms cilvēku nodarbojas tieši ar šitām lietām, un tas pārējais ir diezgan sekundārs. Un, protams, vēl varētu uzdot jautājumu, vai ir tā, ka jūs katru dienu ieskaņat kādas 3-4 reizes, lai šo pašu aktivitāti veiktu tās 10 sekundes, un ja neparādās nekā jauna, jūs ejat prom? Diezgan daudz, vai ne? Jā. Tad tie kvantitatīvie pētījumi. Kas ir šī mērķa auditorija tur? Mērķa auditorija, kas tur ļoti daudz pavada laika, ir zem 20 gadiem. No wonder, vai ne? Kādas ir biznesa iespējas un komunikācijas iespējas? Viņiem ir biznesa lapas. Vai kāds no klātesošajiem ir izmantojis viņu biznesa lapas un taisījis lietas? Jā, tā parasti man arī nav pārsteigums, jo tā ir viena lieta, kur ir jābūt. Ir jābūt, ja jūsu mērķa auditorija ir šie cilvēki zem 20 vai, viņi paši saka tagad, ka viņiem tur sāk sarasties ar vien vairāk veco cilvēku. Okay. Bet tur mēs atgriezīsimies, kur paliek tā pārējā demogrāfija. Bet jā, ir tas, kad ir nepieciešams, tur komunicēt. Par efektivitāti es esmu dzirdējis dažādas lietas. Ir nelieli tīkli, kurie saka, wow, mums tur ir super, mums ir 2000 sekotāji, neizplūstot detaļās, kā tad tur notiek tā divvirziena kustība, vai tur ir tikai tie 2000 sekotāji, vai tur ir kāds biznesa labums. Bet pirms kādu laiku runājot ar vienu no mēdīju aģentūras speciālistiem, kurai es tur liku iekšā bannerus, vienkārši viņš teica, tāds sajūta ir tāda, tu ieliec iekšā un tad tāds pilns saklikšķina visu, un tad tu pasties demogrāfiju un tu redzi, ka tavu banneru, kurā tu esi stāstījis par automašīnas riepām vai par jauno mašīnas modeli, ir saklikšķinājuši 13-14 gadnieki. Daudz. Un tad ir jautājums, tā no kvantitatīvās mērvienības awesome, tāds tur valdes sēdē var parādīt, tur no tādas kvalitatīvās šteles, tāds nākotnes investīcija 13-14 gadniekiem. Mercedes. Jā, Mercedes kaut kā ir pieķēris šodien. Vai te ir kāds no Mercedes? Lieliski. Jā, tas ir tāds par draugiem, viņi cīnās. Es domāju, ka pie kafijas jums vajag atrast tos cilvēkus, kas no klātesošajiem tiešām tur ir bijuši un taisījuši lietas. Man nav bijis tas gods vadīt kampaņu, kurajā ir implementēta tur, ja neskaita viena zelta zivtiņas kampaņa. Bet tā efektivitāte tur ir jāizvērtē, kas ir jūsu mērķa auditorija. Nākošais ir tas ārzemju sātans, tas Facebooks. Un cik no jums ir Facebookā? Wow! Cik no jums nav Facebookā? Cik pārklājās ar tiem, kas nav draugos? 1, 2. Redz, cik jauki. Nav ne Facebookā, ne draugos. Mana prezentācija ir bezjēdzīga. Jā, Facebooks. Facebookā ir no Latvijas aptuveni 344,000 cilvēku. Tā statistika nav gluži no pirksta izzīsta. Ir tāda lapa, kas saucās facebaker.com, var paskatīties. Tur ir arī tā ir diezgan laba vieta, ja jūs gribat izvērtēt Facebook potenciālu. Jo tur ir diezgan plaša arī demografiskā informācija, pieaugums. Demografiskā informācija, sievietes ir vairāk Facebookā nekā vīrieši. 55%. Linku varētu būt vēlreiz? Facebaker. Kā cepējs? Tā kā sejas cepējs. Man liekas, ka viņi pārsauc par social baker, jo viņi pievēl kaut kādas lietas, bet es vienmēr atceros kā sejas cepējs.
Tātad vecuma grupa, un kas ir tāds foršs štēli, ka vecuma grupa gan tur ir no 20 līdz 45, 50, man liekas, ka tur ir tas lielākā daļa pīrāgu. Ir arī vecāku gadagājumu cilvēku, kas nav brīnums, jo patiesībā Facebooks kā vieta ir sociāli aktīviem cilvēkiem, kuriem ir bieži vien draugi ārzemēs. Un, protams, ja tavs mazdēls ir aizbraucis, teiksim tā, piepeldīties kaut kur citur, tad viņš ir apaudzis ar draugiem tur, kuriem nav surprise there, nav draugos, tad tu ej uz Facebook un draudzējies ar viņiem tur. Un tad tava ome saprot, nav varianti. Es arī tagad esmu Facebookā, jo man ir jāseko līdzi savam mazdēlam un viņa gaitām. Un kādās bildēs viņš tiek tagots. Un, tāpēc arī tur ir vecāki, pat vecāki gadagājumi cilvēki. Bet kas tur ir maz? Tur ir tieši tie 13, 14 gadnieki, tur ir maz. Tā ir no tās statistikas, to var redzēt. Kas ir vēl interesanti, ir reklāmas stratēģija, kas ir Facebookā. Tas, kad ir iespējams ļoti specifiski nodefinēt to savu mērķa auditoriju. Es tur esmu spēlējies ar pāris reklāmas projektiem, piemēram, tieši uz kiteboardu. Kā nodefinēt reklāmu priekš kiteboardistiem Spānijā. Vecuma grupā šitādā, ar vai bez sievietēm. Tur atkarībā no piedāvājuma. Un, tas ir tas lieliskais faktors, tas, ka viņi tev pateiks, cik ļoti daudz ir kiteboardisti vecumā no 18 līdz 45, cik ir potenciāli tava auditorija, kuru tu var sasniegt. Un maksāšanas modelis ir ļoti līdzīgs Google, kad var ņemt par 1000 parādīšanas reizēm pret to, kad ir tieši noklikšķināts, kas ir ļoti, ļoti labi. Jums ir diezgan laba statistika, ko atgriezt savam šefam, teikt, hei, rekur no šīs te demogrāfijas noklikšķināja šitādu un tādu cilvēku. Jā, man liekas, godīgi pret draugiem būtu pateikt, ka viņiem arī tāda sistēma ir vai bija. Ir. Teiksim, ka ir. Ir. Redz, jā, tā kā arī tur var nosegmentēt. Kas vēl ir Facebookā? Facebookam tas koncepts ir savādāks. Ja mēs pirmīt mēs runājam par tām galerijām un vēstulēm un iegriešanos tur ik pa laikam, tad šeit ir tas, ka Facebooks ir uzlicis to akcentu, ko tad īsti dara tavi draugi šī mirklī, kādas smieklīgos kaķu video viņi skatās, kādas bildes viņi ir atraduši, kādas anekdotas, kādas stulbas aplikācijas spēlē, kāds rezultāts fermā un tā tālāk. Tas bieži vien ir interesanti, un tad tu vari pavadīt tur ilgu laiku, vienkārši scrollējot pa to sienu uz augšu uz leju, un ik pa laikam pamanīt arī kādu reklāmu malā. Vai arī iesaistīties komunikācijā, jo izrādās, ka tas, un šeit atkal tās meitenes, es neatceros, kura tieši kampaņa bija, bet tas bija kaut kāds apavu uzņēmums, kur meitenes viena pēc otras likus savām sienām to, ka, es gribētu šitos apavus. 1, 2, 3, jau es esmu sapratis, ir kaut kāda kampaņa no Latvijas palaista, kur tās bildes meitenes var apstīties. Kura meitene uzlikus savu volu to no klātesošajām? 1, 2, 3, jā, šis tas ir. Es teicu, man arī viņi bija jau tā. Bet meitenes tas vienkārši iesaistīja iekšā, tas, ka tā bija ļoti laba sociāla aktivitāte, kas tur tika izdarīta. Tā. Twitters ir tas buzzwords, ko visi vienmēr kaut kur satiekoties. Twitters, kā mēs varētu izmantot Twitterī ir jāpiereģistrējas, Twitterī mums ir jābūt tā apsardzes firma, noteikti es varu iedomāties to sēdēšanu tajā valdes sēdē un lēmums par Twitters. 4 pār 1 pret. Un tad tas nabadzīņš, kurējais ir tas, kurējais tu. Twitters. Diezgan traki, vai ne? Bet kā jau es teicu, nevienmēr visiem ir tur jābūt. Ja jūs nejūtat to sevī to aicinājumu un nepārtraukti tur sēdēt un ģenerēt tās lieliskās idejas, kā par to elektromotoru tur var runāt, tad varbūt nevajag to darīt. Bet Twitterim ir zināmi plusi, kāpēc dažreiz tur vienkārši vajag tā kā kāju ielikt durvīs, tā kā piereģistrēt to kontu, kaut vai jūs esat apsardzes firma. Pirms pāris gadiem bija viens neliels telekomunikāciju operators, kurš izdomāja, ka viņš dos saviem lietotājiem internetu,
tā kā ļoti ātru internetu, bet rezultātā viņiem 5% no cilvēku tas internets tā kā, negāja vispār. Tev tā kā ir ātrs internets, bet viņš tā kā neiet vispār, līdz ar to tev tāda vilšanās sajūta. Bet tie bija tikai 5% no vienas puses, tikai 5%. Problēma, tie bija ceļojošie 5%. Līdz ar to tas vienā mirklī tā kā spēja sasniegt šī ziņa, šī pieredze sasniedza visus. Un tad aizgāja, un viņi nebija ielikuši kāju Twitterī, un viņi pat nezināja, ka tur notiek milzīgs haiss par to. Pagāja pāris dienas, un tu zini, man saka, ka Twitterī tur kaut kas notiek. Un beigās Panorāma pat uztaisīja sižetu, balstoties uz Twitter to bāzu. Līdz ar to tā kā vajadzētu kaut vai pasīvi sēdēt tur un klausīties šīs lietas. Kā mazam zīmolam, un kā mazs zīmols, piemēram, ir Pierīgas Pirtis LV. Vai šeit ir Pierīgas Pirtis LV? Es negaidu, ka šeit pacelsies 15 rokas. Es gaidu vienu specifisku roku. Nē, laikam nav. Ar viņiem bija īsta saruna, viņi tad, kā mēs tur varam? Es saku, tur nevajadzētu vienkārši piesakot 2000 cilvēkiem un visiem bakstīt tur pirts. Bet tas, ko var darīt, ir, piemēram, sekot līdzi atslēgas vārdam Pirtis. Un tad, ja redz, kad ir konteksts, kurā iesaistīties, tad iesaistīties tajā komunikācijā. Tas ir viens veids. Un viņš ir labs tieši tam operatīvajam saturam. Ja pēkšņi jums pienāk tā zvaigžņu stunda, jūs tur esat bijuši, ir kaut kādi cilvēki. Un bieži vien, ja ir tāda pozitīva, vai kā Latvijā tipiski negatīva ziņa, tad cilvēki mēģina uzmeklēt šo uzņēmumu vai cilvēkus Twitterī. Un, ja jūs tur neesat, tad kāds var izdomāt, es varētu uztaisīt feiko kontu, un tad kādu mirkli kaut ko vispār uzņēmumu vārdā pačavināt. Tā kā tā mācība, ka vajadzētu tur iespraust kāju un papētīt, kā tieši priekš jūsu biznesa jūs to varat izmantot. Nākošais ir tas, ko parasti, kad es runāju, tad ir tāds, LinkedIn, tas jau tā vieta, tas tā kā CV.LV, tikai bišķi lielāks. Cik no jums ir LinkedIn? Awesome. Tad es tā baigi daudz nestāstīšu par LinkedIn. Lai kā, LinkedIn ir vairāk ieguvumu, un tie ieguvumi kam ir vairāk par 200 sekotājiem? 200 kolēģiem. Lai būtu vairāk rokas, es arī pacelšu. Jā, diezgan maz cilvēkiem. Kam ir mazāk par 100? Tātad visiem ir no 100 līdz 200? Labi. LinkedIn ieguvumi. Tas, ka jūs varat atrast cilvēkus, Captain Obvious strikes again. Bet tas, ko jūs varat, tad, kad jūs atrodat tos cilvēkus, pats labākais, ka jūs atrodat kādu, caur kurēju jūs viņu pazīst. Ir īpaši tas strādā Latvijā, kur mēs esam nieka 2, kaut kāds maziņš miljonus tur bija. Kad vienmēr mēs caur kādu pazīstam, un tikko ir vairāk par 200 cilvēkiem, kuriem tu pazīsti, tur esi sakomunicējis tā, diezgan ātri tu saproti, šito es pazīstu caur to, šito es caur to, un tu vari iegūt tās personīgās rekomendācijas par konkrēto cilvēku. Man ir bijis gadījums, kad zvana, Ernest, man vajag šito te cilvēku nočakot, bet es tā kā neesmu LinkedInā, bet es zinu, ka tu tur esi. Tu vari viņu tā kā nokopēt to profilu un atsūtīt man. Redz, vērts būt LinkedInā. Šis konkrētais piemērs uz tāfeles, ekrāna, te ir tā, kad šeit var redzēt, tas ir mans profils vizualizēts, tur ir vairāk kā 400 kontakti. Un tur ir krāsas, kā jūs redzat, tur augšā ir tāds zils, tad tur ir viens tāds ļoti biezs čemurs, tāds violets, tad ir oranžs un tad ir zaļš. Zaļais ir, es teiktu tā, Ansis & Co, Latvijas interneta biznesa. Augšā ir Latvijas reklāmas industrija kontakti. Un tad labajā pusē tie ir dažādi IT startupi no Somijas. Un lejā tas oranžais, tas ir Baltijas līmeņa interneta startupi. Un tur pa vidu ir, kišmiš, kā tas mēdz gadīties. Bet jā, tas ir mans kontaktu loks vizualizēts. Un jāatzīst, ka jo vairāk es dabūju kontaktus, jo vairāk arī es pats gūstu no tā. Un brīžiem tas ir tāpēc, ka es tur esmu, tā kā es
spēju dažreiz atrast cilvēkus un paprasīt kādam kontaktam, hei, ko tu par viņu vari pateikt, tā ir cilvēki, kurai atrod mani, kā atkal atgriezīsimies pie tā elektromotora tinēja, ka kāds atrod, hei, kur es pazīstu šito te caur vienu šito cilvēku, Klau, ko tu vari pateikt par šo cilvēku un vai man būtu vērts ar viņu tā kā uzsākt biznesu. Mēs jau iepriekš runājam, cik svarīgi ir atrast tos kontaktus un labos partnerus ārzemēs. Tad šī ir tā iespēja, kur jūs varat vai nu kļūt par to kontaktu šeit, vai arī šeit jūs varat meklēt kontaktus ārpusē. Audzējiet tīklu, protams, audzējiet viņu kvalitatīvi, tā nav vieta, kur vajag vienkārši tā kā saspamot visus, aicināt 1000 draugus, un tad tu saproti, ka tev ir 1000 draugu, tikai tu nevienam neko nevar paprasīt, jo neviens tev nepazīst. Tev vajag tā pieeja diezgan kvalitatīvi. Es skatos vispār uz LinkedIn, kā, ja man būtu vienā tumšā dienā jāizvēlās, kurējo sociālo tīklu es saglabāju, tad tas būtu LinkedIn. Un viss pārējos nafigizēju. Bet vēl viens ieguvums ir tas, ka tur ir diezgan plašas diskusiju grupas. Tās grupas ir tur smuki aizgājušas, un es tiešām nebrīnītos, ja elektromotoru pārtinējumi tur arī būtu kaut kāda sava mazā starptautiskā grupa, jo es, piemēram, pašlaik diezgan aktīvi interesējos par tādu virzienu kā predictive analysis, kas ir, tā kā būvējot matemātiskos modeļus, tu spēj no pagātnes saprast, kas notiks nākotnē. Piemēram, cik liela varbūtība, ka jūs kā telekomunikāciju klients 3 līdz 6 mēnešu laikā izdomāsiet, ka jums jāiet prom. Jūs varbūt vēl to nezināt, bet jūsu lietošanas paradumi jau mums liek saprast, ka jūs varētu tā kā nosvērties no tā nāža asmens un aiziet prom. Ticiet man, telekomunikāciju operatoriem šī jāda informācija patīk. Un līdz ar to es esmu atradzis grupas, kurā cilvēki dalās par šādu mazu tā kā nišu saturu, mazliet geeky, bet viņi tur dalās un es pilnīgi pieņemu, ka elektromotori arī tur varētu būt. Un, protams, ir citas platformas. Rokdarbniekiem un cilvēkiem meistariem varētu patikt Etsy. Kurš no klātesošajiem ir Etsy? Noteikti kāds ir Etsy. Jā, diezgan daudz. Kas ir pozitīvi. Jo tas ir tāds... Viņš ir savādāks nekā eBays. Es teikšu godīgi, es neesmu tur baigi pētījis to lietu, bet es zinu, ka Latvijā ir biznesi, kuriem diezgan veiksmīgi tur iet. Un tur ir dažādas kategorijas, tur ir dažādas vērtēšanas sistēmas un var gūt diezgan labus rezultātus. Ja jums ir vērtība, kuriem piedāvā. Protams, ir Foursquare, ir Vimeo, Scream, Tumblr. Tie visi ir rīki, kurējos jums vajag izpētīt, vai tur ir potenciāls priekš jums. Jo ne viss ir tas, kas jums ir vajadzīgs, un viss ir tam, kam ir jāvelta laiks. Ja jūs esat maza kafejnīca, varbūt ir vērts pievērst uzmanību Foursquare'am. Ja jūsu klientu vidū ir ļoti daudz hipsteri, tad varbūt ir vērts, jo viņiem patīk aiziet iečakojās, pacīnās par mēra vietu. Tas ir lieliski, jo viņiem ir katru dienu jāatgriežās, lai viņš tur būtu mērs. Mēs ar komandu, piemēram, ejam uz vienu mazu vietu, arī Vecrīgā ēst, un cīnamies par mēra vietu. Ir jācīnās. Dažreiz nav garšīgi, bet ir jāiet. Tumblr ir neliels rīks blogu rakstīšanai, kas ir interesanti tas, ka jums nevienmēr vajag uzreiz ļoti dārgu risinājumu, lai jūs sāktu radīt kaut ko internetā. Vienkārši ir jau tāds āmurs, ar kuru šo naglu iedzīt. Atgriežoties pie tās Pierīgas pirts gadījuma, kas es biju ļoti patīkami pārsteigts. Viņiem ir mājaslapa, kas ir uztaisīta WordPressā, kuru atverot ar mobilo telefonu, uzreiz ir mobilā versija. Viņa bildes ir salikuši slideshare.com, kur var prezentācijas likt, kas automātiski atkal pielāgojas manam telefonam. Viņi ir Google Maps ielikuši iekšā karti, kā pie viņiem nokļūt, kas man uz manu gudrā telefonu ļauj uzreiz atvērt vaļā un saprast, ka es braucu pareizā virzienā. Un vēl, kas ir ļoti labs pluss, ir tas, ka viņi ir ielikuši Google kalendāru. Kalendāru, kurā var redzēt, kad ir aizņemts, kad pirts ir aizņemta un kad viņi ir brīvi turpmāko mēnesi. Un tev nav jāzvan, tur neceļ un tu domā, ko tas cilvēks tā ir zelta zivtiņa, kur jau viņš tur vienreiz dienā apskatās, vai tas ir kaut kāds cits. Tu vienkārši redzi. Un tu vari uzreiz pateikt, hei, es rezervēju šito, un viņš tev atzvana atpakaļ. Un tas viss ir bezmaksas, ko viņš tur ir uztaisījis. Es nezinu, kur viņš viņu ir nolicis uz kādu serveri, bet tas ir vienkārši lēts risinājums. Pierīgas pirtis.
Viņiem ir viena pirts, bet ar nākotnes skatījumu viņi ir pieregistrējuši pirtis. 5 minutes left. Ok. Nē, man jau vēl kas beigām. Tā, nu YouTube jūs laikam visi zinat, visi redzējuši kādu smieklīgu kaķu video. Flickr ir bildēm. Un Vimeo ir vairāk tādiem māksliniekiem. Iesaku tie, kuri nezina, vienkārši iepazīstieties ar šīm lietām un saprotiet, vajag, nevajag, ko es tur darīšu. Tātad, un nākošais virziens lielais ir šis. Mobilās aplikācijas. Mobilās aplikācijas šodien stāstīs par mobilajām aplikācijām kāds? Jā, kaut kur ir, nav, būs, varbūt. Lai nu kā, mēs arvien biežāk redzam šādu ainu, ka cilvēki vienkārši bubina savos telefonos, kaut ko dara. Telefoni kļūst arvien gudrāki, un arī jūsu biznesam vajag izvērtēt potenciālu. Un šeit ir tāds, ka te jau manis pieminētās tās pirtis, viņi ir uztaisījuši to mobīlo versiju, kuru es tiešām izmantoju. Es tiešām atvērtu savu telefonu, man bija prieks, ka man nav jātaisa šitie tur Zoom, pievilkt, atvilkt, informācija ir bardakā, kaut kas nerādās to, ko man vajag. Viss ir priekš telefonu. Tas ir vienkāršais gals, mobilā web versija. Pēc tam var iet tālāk un taisīt arī konkrēti aplikācijas, bet jums ir jāizvērtē konkrētais ieguvums. Un bieži vien uzņēmumiem tas ir tāds sāpīgs virziens, jo pēkšņi tu ej tādā lauciņā, kur tu īsti nezini, kādu vērtību tu pievienosi, kā tu šo produktu, tas pēc būtības ir jauns produkts, kā tu viņu virzīsi tirgu. Bet noteikti ir vērts padomāt, ja jūs operējat kaut kur Latvijā un reģionā, tad paskatieties vienkārši apkārt pasaulē, ASV, kā cilvēki no jūsu nozares izmanto šīs lietas, un jūs gūsiet idejas, vai jums tur vajag iet vai nevajag iet. Pēdējais. Iterācija biežums pārspēja kvalitāti. Un tas ir tas, ko ir jāatcerās, kad jūs varat lēni pieņemt lēmumus, lēni kaut ko tā kā nosvērties pār, lēni iet uz priekšu, izmērīt, un tad tā atdeva jums arī būs pēc pusgada, jūs sapratīsiet, vēlas tajā Twitterī nebija jēgas sēdēt. Bet tad, ja jūs iegūsties iekšā un ātri iziesiet šos mazos ciklus, jūs pēc mēneša sapratīsiet, ok, atmetam Twitter, skatāmies kaut ko citu, ko mums vajag. Tāda iterācija biežums, cikls, caur kurai jūs izējat, kad, ok, pamēģinām šito, iesaistamies sarunā, nomēram, saprotam, jā, nē, ejam tālāk, ko daram. Ātrāk un ejam uz priekšu. Tā ir lieta, kas internetā nav tik sarežģīta izdarīt. Ok. Q&A. Ok. Paldies. Visi tagad zina manas pieredzes LV. Nē, pieredzes LV. Es pateicu tik reizes, bet vienalga neaizķēru. Ne? Bet nebija mērķis aizķērt. Nē, man tiešām šokad būtu jāmāc mazgāties vai kaut ko citu darīt. Es atcerētos. Mums ir 13 minūtes līdz... Un daudz jautājumu. Un daudz jautājumu, kolosāli. Es iešu pie jums, kundze zaļajā, neskatīt, manuprāt. Jā, nē, šalīt, es ļoti atvainojos, man liekas izskatās nekā neizskatīt. Jūs to viegli pamanīt, tāpēc arī nāk pie jums. Lūdzu, jūs priekš grāmatojam jautājumu. Grāmatu tad jau, es ņemtu kāds cilvēki ir grāmatu cīnās. Ļoti labi, lūdzu. Paldies, tas kā vienmēr ir labi būt pamanītā, kā ko spilgtu. Man jautājums tieši par to sātanu, kā tu teici par Facebooku. Es pārstāvu uzņēmumu, kam ir franšīzes 20 valstīs, un jautājums ir par globālo Facebook lapu. Kā tu domā, vai ir iespēja, vai ir labāk darīt tā, ka mēs veidojam vienu globālu lapu un tad ar geotargetēšanu visas valstis tajā piedalās, vai katrai valstī tomēr savu un vienu internacionālu? Man liekas, katrai valstī savu būtu grūti uzturēt. Un būtu grūti nodrošināt kvalitāti, tādu konstantu kvalitāti, jo iespējams, Grūzijā tur varētu būt ļoti emocionāls viss tas pasākums, un tad kaut kur Skandināvijā tāds stipri rezervēts, neiespringstot tāds, jā, ir labi. Labāk būtu taisīt vienu globālu, manuprāt, un tad personalizēt reklāmas un piesaistīt tādā veidā no visām, piemēram, 20 valstīm. Tas, man liekas, būtu tāds labs sākums, uz ko skatīties. Un tad ļoti iespējams, skatoties no tā, kā ir aizgājusi komunikācija, kāda no valstīm varētu teikt,
Es pats gribu, man arī ir ko teikt, man ir tur ļoti daudz cilvēku. Nu, tagad tas tāds. Paldies. Jā, lūdzu. Sveiki, man sauc Arnis. Pieņemsim, ka es strādāju motoru pārtīšanas biznesā. Un man ir konts, mans vārds, uzvārds, un es tik pa brīdim kaut ko ierakstu par motoriem. Bet lielākoties rakstu, kā es tur vakarā eju uz Pēcrīgu, no rīta 5 galvas sāp, un pēc tam vēl kaut ko, un tad kā es aizienu vēl kaut kur, kā man tur ģimene, un tam līdzīgi, un tad par motoriem. Nu, jautājums, kam tu būvē to zīmolu, sev vai motoriem? Jautājums ir par to, ka ja es esmu kā privātpersona, kas pārstāv mazu uzņēmumu, kas ir uzņēmums seja. Man ir uzņēmums, kurš ir uzņēmums atsevišķi, kuram varētu būt savs konts. Un tad ir es, kurš varētu būt mans pavisam privātais konts, tikai maniem 50 draugiem, un viņi tiešām zina, ka es esmu Vecrīgā un par motoriem nelasu. Kāda ir tā labā praksa, lai mazu uzņēmumā to kā nodalīt no privātās dzīves vai apvienot? Izvēlies pareizo rīku un čivins ar 2 kontiem. Nu, man liekas, tas būtu labākais, jo vai arī, ja tu esi pietiekoši disciplinēts un tiešām nerakstīji savus alkohola ceļojumu piedzīvojumus pie motoriem, tad tiešām arī var to darīt. Jo bieži vien ir tāds, nu, ja tu, piemēram, čivini par to, kā tu apmeklē operu reizē pa vakariem tina elektromotors, tas var būt jau tāds saturs, kurai jau tiešām būtu vērts sekot. Mana mazā elektromotora pieredze un opera. Kokteļu jaukšana. Nu, tas ir... Nē, nu, kokteļu jaukšana, tas jau ir daudz. Lūdzu, jūs jautājumu. Man ir tāds jautājums. Kāda ir jūsu attieksme pret dažādiem uzņēmumiem, kas nevis paši lieto sociālos tīklus, jo vienmēr arī saka, ka jābūt personīgai attieksmei, divpusējai komunikācijai, bet ir uzņēmumi, kas piedāvā apkalpot sociālos tīklus, un kā tad ir šī uzticamība tieši šādiem uzņēmumiem, kas nevis paši, bet pērk šo pakalpojumu? Jā, šis ir ļoti aktuāls jautājums parasti. Mans personīgais viedoklis ir, ka nevajadzētu tā kā deleģēt trešai pusē to savu komunikāciju. Bieži vien to uzņemās PR cilvēki, bet tad kāds iesaistās no ārpuses, kurais ir gudrāks par to PR cilvēku, par konkrēto lietu, un viņš uzdod sarežģītu jautājumu, un tas nabaga PR cilvēks labākajā gadījumā paklusē. Un tad ir tāds, nu jā, bet tad, labāk nē. Es domāju, labāk nē. Ir cilvēki, kurie tiešām deleģē, bet tā deleģēšana var beigties slikti. Un bieži vien tie PR cilvēki, viņi jau nav tā sirds un dvēseli tam biznesam, viņi jau nespēja tā, ielikt to personības daļu. Es zinu, bankas un viss, protams, lielie biznesi, tas savādāk, tas ir daļa no PR cilvēku darīšanas un viss komunikācijas process ir standartizēts. Bet tikai mazais vidējais biznes, tā veidojas tās personības, tas Sokboks, tas Forum Cinema, tās Pierīgas pirts, tas mazais vidējais biznes ieliek to sevi personību iekšā. Jā, Forum Cinemās ir viens no pozitīvajiem piemēriem. Pašam jāalgo kāds rada gabals, kurš ierakstēts. Lūdzu. Pirmkārt, paldies par lielisko prezentāciju. Es arī gribēju jautāt tīri par vienu profilu, kas ir ticis minēts prezentācijā. Un pirms tam arī varbūt ir kāda statistika par jaunākajiem rezultātiem, cik tad mums ir Latvijā Twitter sekotāji. Bet tas profils, kas tika minēts Sokboks, teiksim, skatoties viņu profilu, liekas, ka tā komunikācija tiešām ir kvalitatīva, bet, kā jūs minējāt, sekotāju skaits ir 2000, kas ir tāds vidējs uzņēmums sekotāju skaits Latvijā. Un ņemot vērā to, ka tā auditorija varētu būt, teiksim, sievietes Rīgā un tomēr salīdzinoši lielāka, kā jūs vērtējat, vai nav tomēr tā, ka, teiksim, Twitterī ir iespēja piesaistīt tikai noteiktu auditoriju, kas ir līdz 2000. Neliela daļa, ko es izlaidu sākumā, ir tas, ka mēs kādreiz esam ļoti aktīvi Twitter pētījuši. Diezgan tā dziļi sapratām, kas bija Twitter lietotāji un ko viņi darīja. Pašlaik Latvijā mēs pēdējo pusgadu neesam īpaši iespringuši skatīties tos datus, jo mums īpaši neinteresē vairāk. Bet tas aprēķins ir aptuveni tāds, ka varētu būt ap 70,000, no kuriem puslīdz aktīvi varētu būt ap 20,000, varbūt nedaudz vairāk. Par Sokboks 2000 sekotāji, ja skatās pēc tāda, paskatīsimies no auditorijas, kurš no jums ir Twitterī?
Kuriem ir vairāk par 1000 sekotājiem? 3 rokas. Nu, tas ir zināms rādītājs par to, kā ir ar kontiem Latvijā. Un, tas ir daudz, 2000 pāri ir daudz sekotāju priekš Latvijas konta. Jautājums par kvalitāti. Nu, man seko apsardzes firma, un man arī ir 2000 sekotāji. Man arī būvniecības veikals seko. Nu, tāds, tur brīžiem nevar saprast. Nu. Saskatīja potenciāli dari pats? Jā. Arī varbūt apsardzes drīz vajadzēs. Mazums. Zināšu, kur meklēt Twitterī. Jā, lūdzu. Jā, labdien! Es arī gribēju pateikt paldies par lielisko prezentāciju. Un man jautājums vairāk ir par to atdeves mērīšanu. Cik reāli ir iespējams tiešām nomērīt atdevi, un sevišķi tajā gadījumā, ja šie pirkumi nenotiek internetu veikalā, bet, teiksim, pēc tam veikalā vai kā savādāk. Jācenšas komunikācijā ielikt iekšā kaut kādas mērvienības, kaut kādus atskaites punktus, kas ļauj to saprast. Piemēram, ja jums ir online komunikācija, ielieciet iekšā ar šo atnākot, tu dabūsi tur kaut kādus 5% vai tam līdzīgas lietas, kas ir, kur tu vari redzēt, ka tas cilvēks nāk no interneta. Ir otrā daļa jautājumam? Bet, tas sanāk tā kā būtu vajadzīgs kaut kāds kods vai kaut kas, pēc kā atpazīt to. Jā, tas būtu. Un vajadzētu izvairīties no lietas, kas ir iedot 50% atlaidi, jo tad iegūs ļoti daudz cilvēks, kuriem vienkārši aizies pa ģošu kaut ko nopirks. Jā, un tas nozīmē arī to, ka ir nepieciešama sistēma, lai pārdevējs var kaut kā uzskaitīt. Tas būtu paši, jā. Būtu nepieciešams tas, ka, viņš liek kaut kādā kastītē, atzīmē kaut kādas ķeksīšas vai kaut ko, bet ielikt iekšā komunikācijā kaut kādu tādu triggeru, slepeno paroli kaut vai. Kaut vai slepeno paroli atnākot un pasakot šo, tu dabūs līdzi tur kaut kādu mazu nieku, kaut ko vēl. Tas ļaus nomērīt, cik efektīvi ir. Un to vajadzētu darīt regulāri reiz pusgadā un saprast, kā mainās tā lieta. Paldies! Paldies! Man bija jautājums līdzīgs arī par to kā mērīšanu un par to skaitu, jo, ja kā jūs minējat prezentācijā, tomēr gan Facebookā, gan Twitterī, ka tas ir pārdoša marketinga atbalsta instruments, tad kad mēs varam uzskatīt, kad ir adekvāts tas lietotāju vai draugu skaits, un kad viņš nav, kad viņš jau ir tas atbalsta rīks, piemēram, mums pārdošanai, jo tas pats Softbox, viņš ir tā kā interpretējums. Vienam 2000 liekas daudz, vienam maz, tad kā mēs to varam noteikt, kad tas jau ir? Tur nav vienāda formula. Softbox es minēju, tāpēc, ka viņiem ir viens mazs veikals Rīgā, un viņiem ir 2000 sekotāji, kur es zinu lielus uzņēmumus, kurai cīnās ar 500 sekotājiem un ir sasekojuši visiem tur un nevar saprast, kāpēc nav tā atdeve. Tā ir lieta, kas ir jāizvērtē priekš sevis, ir jācenšas uzlikt kaut kādi tie saucamie KPIs, kvalitatīvie KPIs, Key Performance Indicators. Ja jūs rakstat blogu, kāds ir mērķis, piemēram, mēneša laikā, piemēram, dabūt 14 komentārus un lai uz to rakstu būtu norādīts 8 saites. Facebook komunikācija. Ieliekam aktīvi uzrunājam cilvēkus, virzam uz turieni. Mūsu mērķis ir 100 cilvēkus dabūt. Skatāmies, 100 cilvēkus, piemēram, nedēļā. Nav pārskatām, vai ir vērts tur iet tālāk, vai arī mainam savus mērus un saprot, tas būtu tas veids, tā kā iteratīvi, atkal atgriežoties pie tā, ka iteratīvā procesā saprast, cik ļoti tad mūsu tā auditorija ir digitāla un kā cik liels tas piesaistes ātrums ir. Vai es atbildēju vairāk vai mazāk? Jā, es domāju... Kafija. Tūlīt būs kafija 7. Es iedzeršu kafiju, bet tad gan es mokšu. Sveicināti, man sauc Oles. Es gribēju uzdot jautājumu par 2 lietām. Tas ir ļoti tiek izcelts Facebooks un Twitteris. Un tiek izcelts Facebook demogrāfijas rādītāji labāk nekā draugiem. Lai gan, piemēram, uz kādām atsevišķām lietām, piemēram, spēļu aplikācijām, tur mājasemnieces arī labi maksā viņiem, vismaz kā viņi prezentē to savās konferencēs. Tad man ir jautājums, kā mēs varam dabūt no tā Twitter ārā to lielu daļu demogrāfisko datu, teiksim, tās vecuma grupas, kas ir, jo bieži vien arī
tīņi, piemēram, man māsmeita 4 gadus Twitterī, viņa no teiksim, kaut kādiem 16 gadiem kaut kur. Un viņi ņemās aktīvi, bet, tomēr tāda kvalitīvā demokrātija no Twittera. Es domāju, tur būtu jārada pašam savs kaut kāds veids, kā to var atkal izdarīt. Atkal jāieliek kaut kāds āķis, kurai tu atvelc to savu sekotāju pie sevis un nopratini. Bet, protams, ne tik brutāli, bet kaut kā ievilini un saproti, kas ir šis cilvēks. Jo demogrāfija no Twitter izvilkt, mēs paņēmām vārdu dienu datubāzi un paskatījāmies pēc vārdu dienām, cik proporcionāli ir tur cilvēki. Sievietes atkal vairāk. Pēc vecuma grupām grūti saprast. Ir pašiem jādomā, kā izvilkt, jo kopējo statistiku izvelkot ārā, tas jau nenozīmē, ka iesaistoties komunikācijā tieši ar savu profilu, ka tieši tā vecums būs tieši tāds pats. Tikā skaidrībā. Lai paliek diskusija. Kafijai un vakar pasākumu lūdzu. Sveiki, jautājums būs tieši par eksporta lietām, šodien mēs jautājam vairāk par Latviju, bet ko tieši darīt ārzemēs? Paņem, kā Latvijas pašu piemēru Softbox, viņi veiksmīgi strādā Latvijā un Twitterī, ko viņiem darīt? Viņi jau dara, viņi ir ļoti aktīvi Etsy. Okay. Un viņiem ir sekotāji tieši tur arī, un viņi ir spējuši tā kā piesaistīt. Kāda cita piemēra? Kāda cita piemēra? Es pats. Tas, kā es vienu no saviem startupiem virzīju ASV, uz Lielbritāniju un uz ārzemēm bija noķer nozares žurnālistus, kuriem interesē tas, ko tu dari. Uztais stāstu to, kāpēc tu esi tik foršs, ko tu īsti dari. Centies viņu iebarot. Dažreiz sanāk, dažreiz nesanāk. Mēs jau tādi gīki, mēs uztaisījām vienu citu risinājumu, bet atkal mēs paši uztaisījām priekš sevis kaut kādas lietas. Par to akumulātoru tinēju. Elektromotoru. Es jau pats sapatrojos. Lai kā... Tas ir pašiem ir diezgan jāpēt. Tā ir tā klausīšanās un saprašanas daļa, kad jūs saprotat, kur internetā ir tā jūsu mērķa auditorija un atbilstoši izveidot stratēģiju. Un tas neatiecas tikai uz to klausīties, ko runā draugiem LV kāds vai kaut kādas tādas lietas, bet visā pasaulē skatīties, kur ir. Es jau minēju, piemēram, LinkedIn grupas ir labs, Etsy ir labs, eBayā ļoti iespējams daudz var atrast sev noiet tirgus, un es domāju, Latvijā ir nemazums mazo uzņēmēju, kas tīra antikvariātus un tirgo monētas. Bet tas ir atkarīgs no konkrētā biznesa. Okay, paldies. Nav formula. Paldies, jā. Mums vēl 3 jautājumi. 1, 2, 3. Sākāts. Paldies. Daudz jautājumu. Man sauc Ģers. Man vairāk interesē tā mobilajām aplikācijām. Kas tas tāds īsti ir pa zvēru un ko nozīmē, ka tu pats var taisīt un kā to viss iedarot un kā tas strādā? Angry Birds zini? Ko tad? Angry Birds. Nē. Labi. Ok. Aplikācijas pēc būtības ir tā ir tāda pat tā kā mājaslapa tikai tavā kabetā. Un tu vari tā kā laikā un telpā tev vienmēr tas telefons ir līdzi, tad var veidot atbilstošu biznesu, un dažreiz tas pat ir jauna veida biznesa. Piemērs, banka, konservatīva iestāde, potenciāls ar viņas aplikāciju. Esot kaut kādā festivālā, tu gribi nopirkt biļeti, bet tu zini, ka tur neviens ar karti nenorēķinās. Toties bankas aplikācija zina, ka tu tur atrodies, un tu pieeji kaut kur klāt un vienkārši pie kaut kāda čipa pieliec savu telefonu un nopērc aplikāciju. Tāds ir viens no risinājumiem, kad aplikācija ir tavs personīgais digitālais kontakts ar to uzņēmumu, kurš tev piedāvā pakalpojumus. Un ir dažādi līmeņi. Teiksim, ir viens, kad ir tā mobilā versija mājaslapai, un otrs ir tas, ka tev ir tā aplikācija. Kādi bija tie piemēri? Bija prezentācija, bet nepieprasēja. Piemēri par aplikācijām? Man liekas, ka nebija baigi piemēri. Par to pirti saulē? Nē, tā bija mobilā versija Pierīgas pirtis. Again. Bet nē, viņiem bija mobilā versija mājaslapai, bet viņiem nav aplikācija. Aplikācija, jā, man bija viens slaids par aplikācijām, bet es jūtu, ka nākošais vajag ielikt vairāk. Mēs pie kafijas varam parunāt. Paldies. Vajag jāiegrimst vienkārši.
vai ir veikti kaut kādi pētījumi par sociālo tīklu lietotāju ienākumu? Un, teiksim, ja man ir kaut kāda ekskluzīva un dārga prece, vai man ir vērts sēdēt vispār tajā Facebookā vai citur? Atkal atgriežoties pie tā paša Sockbox, man liekas, ka viņi ir diezgan dārga štēle. Es gan nezinu, kā maksā zeķebiks, man liekas, ka $50 ir baigi daudz par zeķiem. Seko 2000 cilvēku no visas pasaules. Nē, tur ir foršs zeķebiks arī. Re? Tur ir daudz vīriešu tajā sekotājos, Bet tā atbildot īsumā, atkal pašiem jāskatās līdzīgi, kā tas ir ar demogrāfiju, ir jāsaprot paši savu auditoriju. Jā, nē, viņi tur ir vai nav. Nu, ja jūs tirgojat Vertu telefons, nu ļoti iespējams, ka tie pižoni tur nav. Sorry. Kad tur vairāk būs cilvēki, kuriem pērk iPhones. No iPhones arī nav gluži tāds lēts telefons, bet, nu, es ceru, ka es aptuveni atbildēju. Labi, pēdējais jautājums. Par tvītošanas valodu. Jau pieminētais Sockbox, viņš ir diezgan daudz orientēts arī uz eksportu. Tāpat, ka es ceru lielākā daļa no klātsošiem domā par tā lietu. Kā ir, es, piemēram, esmu šādi tad redzējis tos Sockbox tvītus, kaut vai retvītā, viņi lielākoties ir latviski redzēti. Tāpat laikā es zinu, ka Madara piekopi tvītošanu 2 valodās. Kāds būtu tas labākais risinājums, lai mēs nemulsinātu vienu vai otru auditorijas daļu? Es domāju, ka es atkal pēc savas kapacitātes un iespējām. Kāpēc tu redzēji Sockbox tvītus latviešu valodā, ir tas, ka tavi cilvēki, kas tev ir apkārt, kuriem tu seko, ir no Latvijas. Nu, vismaz tas būtu loģiski, ka viņi pārčevina viņus pār. Nu jā, es pats esmu saskāries ar šo jautājumu un nu, man nav iekšēji kapacitātes čivināt 2 valodās, līdz ar to es mazliet tā kā miksēju pats saturu, un es zinu vēl cilvēkus, kas to dara. Bet citi savukārt izdomā, nu, rekur mans angliski runājošais konts. Nu, ja pietiek kapacitātes, aiziet, bet tas ir tā kā uzturēt 2 zīmolus. Es latviski stāstu arī par to, kā es eju uz operu un eju dzert kokteļus, un es angliski diez vai kopēšu šo saturu vēlreiz. Līdz ar to veidojas tādi, tie zīmoli aiziet bišķi citā virzienā. Jo arī, teiksim, tā valodā, tā angļu valoda tev noteikti nav tik ritraita valodiņa kā latviešu valoda. Līdz ar to varbūt kādi izteicieni, kas pievieno vērtību, var pazust. Nu, tā kaut kā. Nu, Madarā vai papsīt, cik es sapratu, tad latviski un angliski komentē. Tur arī kafijā var. Awesome. Vai viņš tās? Awesome. Aleks, vēl vēl pirmais slavenais.